Esam nonākuši pie 4. uzdevuma. Mūsu uzdevums ir pierādīt, ka argumentu un funkcijas pieauguma attiecība ir vienāda ar funkcijas virziena koeficientu. Tad atcerēsimies, ka funkcijas virziena koeficients ir k vērtība. Un piemērā izmantotā funkcijas izteiksme ir 1,25x. Pārbaudīsim. Mīnus 0,5. Tātad k šajā gadījumā ir 1,25. Un izmantojot iepriekšējā uzdevumā iegūtos rezultātus, šos te ar dubulto līniju pasvītrot viņu attiecību, mums ir jāpierāda, ka k vērtība ir tiešām 1,25. Par k vērtību mēs zinām, ka pastāv formula, kur k ir vienāds ar tangensu alfa, kurš atkal ir vienāds ar delta y pret delta x. Tas, kas mums būs jāizdara, mums būs šie te 3 gadījumi jāizdala. Tātad sākot ar pirmo 3 dalīts ar 2,4. Tad delta y dalīts ar delta x ir 3 dalīts ar 2,4. Tu droši var izmantot kalkulātoru. Es arī to daru. Tad izdalot sanāk 1,25. Esam pierādījuši. Tā tiešām arī ir. Attiecīgi. Otrajā gadījumā mums ir 6 jādala ar 4,8. Atkal pārliecinoties un izdalot uz kalkulātoru, es iegūstu, ka 5 ir 2,5. Un arī esam pierādījuši, ka šie rezultāti sakrīt. Un pēdējais 9 dalīts 7,2. un 7,2. Rezultātā izdalot uz kalkulātoru. Es iegūstu atkal, ka rezultāts tik tiešām ir 1,25. Ja mums, piemēram, būtu dots uzdevumā šī te attiecība, tad mēs uzreiz varam pateikt gan k vērtību, un pēc tam izmantojot funkcijas izteiksmi un līdzīgi kā mēs darbojāmies ar funkcijas grafiku pirmajā uzdevumā, mēs varam noteikt funkcijas izteiksmi tikai no grafika vien un izmantojot vienu punktu. 4. uzdevumam tas arī viss, jo mēs esam pierādījuši uzdevumā prasīto.